Iekļaujieties Luksemburgas apgabala prinču un princesu ikdienas dzīvē. Šajā video mēs ieskatāmies intīmos ģimenes fotoalbumos, atklājot siltus smikļus un priecīgus svētkus, kas dalīti ar pasauli. Skaties un iedvesmojies! Jūnijā 2025. gada 15. datumā Luksemburgas princes Amalijas 11. dzimšanas dienā mēs redzam mijas klātnes, kas atspoguļo viņas priecīgumu un bērnišķīgu jautrību kopā ar jaunāko ģimenes locekli smalku kaķēnu, kas piesaista uzmanību ar savu burvisku šarmu. 2025. gada 21. martā princis Feliks un princese Klēra iepriecina mums ar intīmu ieskatu savā ģimenes albumā, kur princese Klēra, svinot savu 40. dzimšanas dienu, baudās pastaigā ar mazāko dēlu Baltazaru, kas staro nevaldāmu jautrību. Mēs redzam 9 gadus veco līmeni, kas sēž mīļi uz savas māmiņas plējos, pilnībā koncentrējoties uz kaut ko aizraujošu, tāpēc acis ir pievērstas un mēs varam just viņa entuziasmu un interesi par šo īpašo mirkli. Mēs varam redzēt abas sievietes, kas pozē harmoniski, kas rada maigu un siltu portretus savstarpējo mīlestību starp māti un meitu, kas izstaro mājīgumu un patīkamu atmosfēru, vedot iespaidu par ciešu saistību. 2024. gada 28. novembrī, svinot līmena 8. dzimšanas dienu, mēs redzam princeses ģimenes intīmu ieskatu Instagram, kur jaunais princis sēž pie kāšņā, brokastes galda un mīja tur rokās mazāko brāli Baltazaru, kamēr māsa Amalijas smaidot sēž blaku saviem brāļiem. Jūnija 3. dienā, 2024. gadā, jaunā fototēls ar Feliksu un dēlu Baltazaru sveic Luksemburgas princi viņa 40. dzimšanas dienā, kurā redzams priecīgs vīrs, kas mierīgi pastaigājas dabā ar savu jaunāko atvadu. Šodien princese Klēra savu mīļāko svētīs īpaši, un viņa izskatās laimīga, atpūšoties un daloties priekā ar tuvākajiem cilvēkiem. Marts 21. datumā 2024. gadā Luksemburgas apgabala Biškunda mājas svin Klēras princeses 39. dzimšanas dienu ar skaistu jaunā portreta izcelšanu. Pat šatoles krosta lapā Klēra princese tiek sveikta dzimšanas dienu, piedāvājot ekskluzīvas fotogrāfijas viņas un viņas bērnu attēlus, kas iepriekš nav publicēti. Jaunākais ģimenes loceklis princis Baltazars, protams, nevar pietrūkt no Klēras princeses dzimšanas dienas fotoalbumā, kur viņam dāvina mīļus skupstus. Snieg baltu segu plāja Ziemassvētku noskaņu, jo 7. janvāra 2024. gads paziņo par jaunu mazdēva princi Baltazaru, kurš mierīgi šuka pirmā ģimenes fotogrāfijā savas māmiņas Klēras rokās, atnesot prieku visai ģimenei. Siltais novembris 2023. gada 28. datumā atklāja princa Liāma 7. dzimšanas dienā parādītu portretu, kurā viņa māmiņa, princese Klēra, ar siltu mīlestību novēlu, lai visi mazi un lieli sapņi piepildītos. Siltas mījas mamas rokas tur savā pavedībā divus mazus princiņus, Liāmu un Amaliju, jo Luksemburgas lielhercogiene Marija Terēzija dalās priecīgā mirklī ar visu pasauli svinot dzimšanas dienu. Jaukums un siltums izstarojama prinča Feliksa un viņa sievas Klēras dalītajā fotogrāfijā, kurā bēls Liāms ar mīļām lūpām saspiež Amalijas vaigus, svinot viņas dzimšanas dienu. Saules pož un izpliedēts siltumu jūnijā 2023. gada 11. datumā, kad Luksemburgas lielhercogiene Marija Terēzija sociālajā tīklā dalās ar spožām fotogrāfijām, kurās redzama ģimene kopā, mīļoto mopsu un visi mazdēli, dalot prieku ar pasauli. 3. jūnijas 2023. jauki pasakiņa. Princis Feliks no Luksemburgas svin 39. dzimšanas dienu, un karaļnāms izdala simpātisku portretu, kurā redzams viņš ar neviltu smaidu savā īpašajā dzīvē atpūtinoties. 20. augusts 2020 skaistas atmiņas atveras. Luksemburgas karaļnāms dalās ar siltām bildēm vasaras dienām, parādot bērniem un prinčes Klēras ar prinča Feliksa atbalstu, kā arī ar 1 gada vecumā esošo Amaliju. Lielhercoga Henrija un lielhercogenes Marijas Terēzes žestus un mīlestību par mazmeitu, kas spēlēs ar smiltīm pie jūras, ir patiešām patīkami vērot un atspoguļot tuvību.
2. novembris 2019 svētkos Marijas pilsu baznīcā Vincis Fēliks un princese Klēra ir kopā ar bērniem Laimu un Amāliju, pieminu Karēno locekļus, kuri jau aizgājuši.